Jā, labdien! Tiešām tikko beidzās akcionāru pilnsapulce, kur šie rezultāti tika apstiprināti, un viņi ir labi. Kravas pārvadājumu jomā mums ir rekordgads, tātad tie ir vairāk kā 60 miljonu tonu kravas, tika pārvests pa Latvijas dzelzceļa sliedēm, un tāpatās arī sekmīgi esam veikuši daudz investīciju projekts, tātad turpinam attīstīties, modernizēt savu infrastruktūru. Sociālā jomā, protams, par cik šis gads ir tiešām bijis labs, arī alga ir pieaugusi, un tagad vidēja alga Latvijas dzelzceļa koncernā pagājušā gadā bija 787, gandrīz 788 lati, kas, es domāju, priekš vairāk nekā 1% strādājušā Latvijā. Mūsu koncernā strādā nedaudz mazāk par 12,000 cilvēkiem. Ir labs sasniegums. Es saprotu, ka tas varbūt nav ideāls, jo mēs saprotam, ka mēs esam 100% legāla kompānija, kas maksā 100% visus nodokļus. Līdz ar to arī šeit mums ir rekords, par 82 miljonu latu koncerns ir nomaksājis kopā valstī dažādos nodokļos. Un darbinieki visumā ir apmierināti, bet ir, protams, arī profesijas, kur algu līmenis vēl nav. Ir vēlams viņu uzlabot, arī šogad mēs to centīsimies darīt. Ja runājam kopumā par dzelzceļa attīstību, tad jā, šis gads, kā jau ministrs minēja, nebūs tik labs. Mums zināms cikliskums ir šajā procesā, kas saucās kravas pārvadājumi. Ja? Nav tā, ka mēs vienmēr ejam pa augšupejošu līkni, konkurējamies, es domāju, starp transporta koridoriem diezgan sekmīgi, bet šeit vairāk nav joma, ka mēs esam zaudējuši kādus kravas kādam citam, bet par kopējo pārvadājumu kravu apjomu. Un šī gada sākums ir nedaudz sliktāks, bet viņš ir visiem. Bet, šoreiz runa ies par pagājušo gadu. Tad mēs šis rekords, protams, nav sasniedzams bez saliedēt darba, bez ilgtermiņa darbības rezultāta. Tātad tas ir gan augstākā menedžmenta darbs, gan darbs pie jaunu kravu piesaistes, gan šo kravu pārvadājumu kvalitāte. Un šeit es gribētu minēt, ka mēs pirmos 4 mēnešos pagājušo gadu pārvadām 23 miljonus kravu. Tas ir, ja mēs tā būtu turpinājuši, tad kopumā tas būtu 69 miljoni. Mūsu caurlaides spēja patreiz ir 65, tātad mēs strādājam ar lielāku intensitāti nekā ir mūsu pat caurlaides spēja, un tas bija iespējams tikai ar ļoti, ļoti saskaņot darbību visās jomās. Liels paldies arī mūsu dispečeriem. Tālāk, protams, bija nedaudz kritums kravu apjomos, bet tas arī ir objektīvi, un ja viņi nebūtu, tad mēs nespētu realizēt tos projektus, kas mums ir svarīgi, jo mums ir jāatlicina arī laiks ne tikai, lai pa sliedēm brauktu, bet lai arī būtu iespēja uz viņām veikt dažādas darbības, modernizācijas. Un arī šajā jomā par absolūtiem cipriem es patreiz nerunāšu, par tiem pastāstīs mans viceprezidents Aivars Strakškungs, bet ir arī lieli panākumi. Rekords ir arī, nav rekords, bet tiešām mēs esam ļoti daudz arī nopelnījuši. Peļņa nav mūsu pašmērķis, kā jau mūsu īpašnieks mums ir definējis. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt pēc iespējas sekmīgāk šī tranzīta koridora darbību, kur mēs esam viens no galvenajiem spēlētājiem, tā saucamais mugurkauls. Jā, un tātad mums jābūt ir pēc iespējas efektīvākiem, kvalitatīvākiem, bet no otras puses arī pēc iespējas lētākiem, lai piesaistītu šīs kravas. Un šī peļņa, tātad netika plānota tik lielā apmērā, bet tā ir galvenokārt pateicoties tiešām šim straujam apjomu pieaugumam, kur mēs neplānojām, un arī dažām citām lietām,
tīri arī grāmatvediskām. Bet, jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka mums ir arī tālāk jātīstās un jāinvestē, un ir daudz projektu, tas ir gan saistībā ar jau esošo naudu, ko mums piešķīra nu pat, saistībā ar pasažieru vilcienu iepirkumu, kur notika šī pārdala, kur arī mums būs vajadzīga nauda līdzfinansējumam. Tātad mums ir diskusijas par to, ko izlietot šo peļņu. Mēs viņu, protams, gribētu paturēt sev attīstībai, bet, saprotot arī to, ka arī valstī ir jātīstās un arī viņai ir savi uzdevumi, tātad akcionārs pieņēma to virzīt šo jautājumu izskatīšanu ministra kabinetā, un mēs apzināmies, ka visa šī peļņa nepaliks mums, bet strādāsim pie tā. Es domāju, ka mūsu valsts atbalsta arī savādākā veidā, tātad kopā dod arī līdzfinansējumu Eiropas Savienības projektiem, bez tā, ka, protams, tiek izdalīts arī šīs Eiropas Savienības naudas. Tā kā, kopumā finanses stāvoklis dzelzceļā ir labs, un es nākotnē skatos ar optimismu, un kā jau teicu, kravas pārvadājuma ziņā varbūt šogad nebūs pats veiksmīgākais, toties būs laika veikt dažādas citus projektus, tātad attīstīt arī cita veida biznesus, bet arī nostiprināt savu infrastruktūras kvalitāti. Paldies!